sveiks, Mārci! Pastāsti, kur mēs esam, lai gan mēs jau varam lēnām noprast, kur mēs esam. Jā, dāmas, jūs esat atbraukuši uz Vidzemes augstienes ļoti skaisto novadu, uz Madonas novadu, uz Ēgļu apkārtni. Šeit ļoti skaista reliefaina vieta, kā jau jūs redzat. Var redzēt. Ātrumā atkāpjoties no tēmas, tur tālāk tā taisnā vieta ir vienīgā vieta visā manā īpašumā, kas ir taisna, tāpēc, lai varētu sabūvēt teltis, un tāpat ir mākslīgi uztaisīt, jo nebija pirms tam nevienas taisnas. Labi. Vienādi sakot, jā, tieši šajā te reliefā es iemīlējos tieši 20 gadus atpakaļ. Man bija bišķiņi virs 20 gadiem, tajā laikā es izdomāju, ka es vairs negribu dzīvot Rīgā un pārvācos šeit uz laukiem dzīvot. Un iebridu pašu pirmo reizi šeit starp mātrēm un ieraudzīju šo brīnišķīgo skaisto reliefu un sapratu, ka jādur lāpsta zemē un jāsāk darboties. Tev jau bija vīzija. Man bija vīzija, man bija milzīgas vīzijas. 20 gados cilvēkiem ir milzīgas vīzijas un viņiem liekas, ka 2 gadu laikā visu var ātri uztaisīt. Jā, un tas ir principā arī tas stāsts, ar ko parasti ekskursijas sākās pie manis šeit. Par šo te mazo ceļojumu 20 gadu garumā, līdz esmu ticis tik tālu, kā šobrīd esmu ticis. Bet ar to noteikti arī nekas nav apstājies, jo idejas ir daudz un dikti visu kaut ko gribās paspēt un izdarīt. Kaut kādu mazu daļiņu no tā visa mēs šodien pamēģināsim. Mēs padarīsim kaut ko tādu, ko var darīt visi, gan lieli, gan mazi, gan vīrieši, gan sievietes, un visiem tas ļoti patīk un padodās un tam līdzīgi. Padarbosimies ar rociņām, uztaisīsim iespējams zilo manikīru, varbūt arī kaut ko skaistāku. Ejam! Jā, ejam! Nāciet, meitenes, es jums izvedīšu instrukciju. Viņam jau kaut cītais leņķis ir jānoģē. Jā, vienmēr sakot, vienmēr komandā ir kāds, kurš ir svarīgs un kurš ir vēl svarīgāks. Tāpēc mēs vienmēr to vissvarīgāko cilvēku pašu galveno ērgli liekam šeit. Tāpēc tu tur nostājies? Tas uz mirklīt tikai, ja? Un tad visi pārējie stāv aiz tiem spārniem. Ir viens galvenais ērglis pa vidu un visi pārējie ir tā kā fonā. Šobrīd gan jūs esat atbraukuši diezgan agri un nav pareizi zā gaisma vēl, ja? Gaisma krīt no otras puses, bet kura no jums būs svarīgāka? Mēs nevaram tā kā būt vienlīdz. Labi, jūs būsiet divgalvainais ērglis, te jūs abas divas varat stāvēt šeit. Nu tagad tiešām varam atzīmēt, ka esam bijuši ērgļu pusē. Dāmas un kungi, mans brīnišķīgais Mīnhausenes stāsts par velosipēdu kokām. Itālijā 2004. gadā, kad es ierados uz šejieni no Rīgas, pirmo reizi ar šo te velosipēdu atvino šo te garo gabalu. Saprotu, ka tas ir ļoti ilgi un mokoši un ļoti grūti, tāpēc atpakaļ aizbraucu ar vilcienu. Tajā laikā gāja vilciens Rīga Ērgļi, ja? Un atstāju šo te velosipēdu šeit. Bet tas bija iedomājies pirms tik daudziem gadiem, ka tā egle arī bija krietni mazāka. Tā eglīte pavisam bija maziņa, un es vienkārši to velosipēdu dusmīgs atstāju šeit pie tā koka, pats aizgāju prom. Un, kā jūs saprotat, egle auga. Un pacēla vēl. Ar visu savilcēju? Jā, ar visu, un viss velosipēds uzauga kokā, un tā viņš šeit stāv vēl šobaldien. Nu, laikam nebelo, kur jau ir nolūk. Jā, nu kaut kādā brīdī, ja es tomēr izdomāšu braukt atpakaļ, ja, tad man vienmēr ir rezerves plāns ar velosipēdu. Bet nu laiks ķerties klāt rotu darināšanai. Rotu darbnīca atrodas atsevišķā Nojumītē, un tā kā šodien ļoti karsta diena, mēs par to bijām priecīgs, jo neesam tiešajos saules staros. Rotu darbnīcā viss ir iekārtots tā, lai ik viens varētu pagatavot sev par piemiņu kaut ko skaistu, pat bez priekšzināšanām. Tātad, kas mums šeit ir? Mums šeit pirmkārt ir mazs āmurītis, ja? Ļoti mazs āmurītis. Bet tas nekas, ka viņš ir mazs, jebkurā gadījumā zilo manikīru var uztaisīt. Tas ir zilais manikīrs, jā. Tas ir zilais manikīrs. Tātad jums katrai būs sagatavīti, visi šādas interesantas sagatavītas pieņemsim, jā, šādi te. Mums ir daudz un dažādi kaltiņi, ir viss alfabēts, visi cipariņi, dažādas interesantas zīmītas simboliņi, un jūs taisat dizainu uz vienas puses, kuru mēs pēc tam arī iesfērojam, uzpulējam, tad jūs izvēlaties, vai jūs viņu karinat kaklā, vai jūs viņu liekat pie atslēgām. Vai ausīs, jā. Ir daudz cilvēku, kas arī taisa šos piekariņus saviem sunīšiem, un tā kā varianti ir ļoti daudz. Sākumā gan meitenes nedaudz patrenējas uz izmēģinājumu plāksnītes, lai saprastu, kā tad ar to āmuru un kaltiem strādāt, bet drīz pēc tam sākas īstu rotu kalšana. Es taisīšu vienu mazu rotiņu, Keita divas. Vienu mazu, vienu lielu. Nu re, gandrīz jau bija zilais manikīrs. Taisnība tur ir. Zilais manikīrs. Zilais manikīrs.
Tad rotas nu jau ar lielāku āmura un svara palīdzību tiek padarītas sfēriskas. Uzliekam virsū, pieturam šo te un vairākas reizes spēcīgi uzsitam ar āmuru. Atkal aiztaisam acis ciet, pagriežamies prom, lai zilais manikīrs sanāk labāk. Bet noslēgumā skaistie darbi tiek nopulēti. Šī te ripa griežās šitajā te virzienā, un tu viņu liec klāt šitā te. Nebaidies, šitais nav ne acis, nekas. Viņš neko nevar man izdarīt. Nē, viņš tev neko nevar izdarīt. Šitā te liekam klāt un pulējam. Jā, viņš paliek spīdīgs. Jā, viņš paliks arī silts. Tā kā tu sāks bļaut, es sapratīšu, ka viņš ir ļoti silts. Viņš jau tagad ir silts. Darbojamies, jā. Un nu gan radošā darbošanās ir noslēgusies, dosimies tālāk. Patiesībā teritorija šeit radošajā pagalmā Tiltiņi ir ļoti plaša, un arī aktivitātes noteikti nebeidzas tikai ar rotu kalšanu. Redz, meitenes, jūs esat uz mana sarkanā paklāja, laipni lūdzam ballīšu šķūnī vāgūzī, tā teikt. Šeit notiek lielas un mazas ballītes. Un vecpuišu, vecmeitu pasākumi, jā. Mācāties matemātiku? Mēs, jā, mācāmies šeit arī matemātiku. Te ir viss kaut kas savāks no viss kaut kurienes. Krēsli no kultūras nama un no kultūras nama prožektoru un satelīts šķīvi, lielie tāfeli, jā, no skolas, kas vairs nav netālu atradās. Tā kā tāda lieliska vieta, kur paballēties. Tā kā tādas nakšņošanas iespējas klasiskās nav, bet var taisīt garos vakarus, tā teikt. Nu, vienkārši var ballēt līdz rīta gaismai. Var ballēt līdz rīta gaismai un tad... Ar ričuku uz Rīgu. To ričuku uz Rīgu, jā. Varam arī tā. Nu ko? Uz Rīgu? Uz Rīgu? Uz Rīgu šoreiz nē. Negluži uz Rīgu, Bet kaut kur tepat. bet kaut kur tepat. Laižam. Es ne?